Mēs tur nerunātu ilgi, ne par tām niansēm. Jāsko piedāvā Verners, labi Gilduča aizsardzībā nospēlē, pēc tam nopies no Skovajevsku, Rolands Skovajevs! Nezinu, es, man liekas, florbolas savā ziņā izgājis. Esat sveicināti atpakaļ Florbola šovā. LV līgas izslēgšanas spēles sākas jau šodien. Kamēr mēs te pļāpājam, Tāls un Valmiera būs sākuši jau savu pirmo cīņu par pusfinālu, bet par play-offiem, dueļiem, viedokļiem, prognozēm mēs jau parunājām iepriekšējā epizodē. Tāpēc atgādinu abonēt šo kanālu, uzspiest tīšīt uz augšu epizodē un turpināsim atbalstīt Latvijas florbolu kopā. Šajā epizodē ar mani atkal Latvijas florbolu superzvaigzne Rolands Kovaļevskis. Izprašņāsim Rolandu šodien par dažādiem florbola vārtu guvēju tematiem un atbildēsim arī uz daudziem jūsu jautājumiem. Bet vispirms, Roland, vai ir kādas jaunas ziņas par tavu veselības stāvokli? Iepriekšējā epizodē tieši minēji, kad izlaidīs ceturdaļfinālu, visticamāk, un kā apmeklēsi šonedēļ traumatologu. Jā, sveiciens visiem klausītājiem, skatītājiem, visiem pārējiem. Bet, jā, biju pie traumatologa, bija vizīte, un ziņas nav baigi patīkamās, jo tā trauma ir diezgan nopietna, lai gan sākumā varbūt tā nelikās, bet jā, šobrīd palielam es gaidu, es negaidu rindā, bet man ir 3 nedēļām vēl jāpaiet kopā, tad sanāks 6 kopš tās traumas, lai tur būtu kaut kāds tā kā, kaut kas tur sadzīst un kaut kāda mini recovery sākās un tad tikai varēs saprast, kas tur notiek. Bet plēlam, jā, man teikt, es esmu pieteicies uz magnētisko rezonanci un pēc 3 nedēļām tad eju atkal pie traumatologu, pie tā paša, kur jau biju. Un skatīsimies, cik daudz tur ir saplīsušas tās saites, jo, tā, kā jau es minēju iepriekš, ultrasonogrāfijā varēja redzēt tikai faktu, konstatēt, ka ir kaut kas saplīsis. Un nevarēja redzēt, cik daudz tur ir saplīsis. Un ņemot vērā, ka tās ir galvenās plaukstas locītavas saites, tad kā tur ir jāredz perfekti, cik daudz ir saplīsis, kas ir saplīsis un vispārējais. Tā kā jā, tad pagaidām nekāda update nav. Palielam, tas traumatologs teica, ka dzīšanas process var būt pat līdz pusgadam, kas nozīmētu, ka varbūt šajā sezonā varbūt vispār neatgriezīšos, bet to tādu 100% atbildi varēs pateikt tikai pēc tam 3 nedēļām, kad redzēsim pilno bildi. Ok, skaidrs. Novēlam ātru atvesļošanos, noteikti. Vienmēr veselība pirmā. Es arī atgādināšu, ka sportistiem nevienmēr tā ir pirmā, un bieži vien mēs neņemam vērā to, ko saka daktari, un mēģinam atsākt ātrāk. Bet šajā gadījumā es egoistiski tev teikšu, ka tu vari iepauzēt, pusfinālā arī. Finālā to vienu spēli tu vari nospēlēt, es domāju, nebūs liels problēmas tai rokai. Un tad jau varēsi kopā ar mani kandidēt uz izlasi un būt pilnīgi svaigs, tā teikt. Jā. Labi, pa izlasi arī parunājām iepriekšējā epizodē, un bišķi humors, bet jā, tiešām izveseļojies un cerams, ka redzēsim tev vēl šo sezonu arī laukumā. Bet labi, Roland, tagad pirms ķeramies pie tiem daudzajiem jautājumiem, vai tu esi gatavs vienam Patreon rubrikai, segmentam, izaicinājumam? Protams. Es kā ikmēneša Patreon atbalstītājs esmu gatavs atbalstīt, turpināt. Varat apakšā linku uzspiest, atrast mūsu Patreonu, kurā mēs mēģinām dažreiz arī iekļaut kādu ekskluzīvu video vai saturu, ko var dabūt tikai Patreonā. Un šī video sadaļa top 10 Latvijas vārtu guvēji Rolanda skatījumā un top 10 pasaules vārtu guvēji. Vai pat bišķi vēsturiski arī pasaules vārtu guvēji, ko Rolands tagad mums gudri stāstīs. To varēs redzēt Patreonā, tā kā piesakojiet arī tur. Un tur arī var bez maksas sekot, bet tieši šo video varēs redzēt tie, kas mūs atbalsta, tā teikt, arī finansiāli un grib, lai mēs attīstam arī šo visu pasākumu vēl vairāk un biežāk. Roland, kas tavuprāt ir top 10 Latvijas vārtu guvēji šobrīd? Es būtībā ņēmu vērā šo sezonu, kas ir paveikts līdz šim, un tā kā arī kopumā, neskatoties tikai uz tiem cipariem, kas tur ir statistikā, bet viņš ir viens no ātrākajiem līgā, manuprāt.
vismaz pēc tā, ko es esmu redzējis šajā sezonā, viens no lielākiem plusiem, ka viņš māk atrast to pozīciju, labi, kad viņa partneri var iedot to piespēli. Un par to jau mēs viņam arī tālāk parunāsim. Nu, tad ķeramies pie pasaules top 10 vārtu guvējiem. Tad man ir 8. vietā ir tavas līgas pārstāvis. Un viņš vienkārši ir, es nezinu, nu, viņa tas metiens, viņš ir īsts augumā, kas viņam dod tā kā iespējas kaut kur, neteiksim garām, bet tā kā dabūt to metienu spēku tik lielu, kad viņš var no maza solīša iedot vienkārši izcili. Tad man ir top 2, ir 2 Zviedrijas pārstāvji. Un tā, nu, kur tu liktu sevi šajā topā? Vai nebūs top? Es nezinu, tas, ko es esmu redzējis, piedzīvojis arī, man liekas, ka Maurers ir mana topa cienīgs. Jā. Šis ir tās tops, šis nav mans tops, tā kā viss kārtībā. Labi, viss, atgriežamies pie YouTube šova. Un pirmais jautājums no faniem, Roland. Jā, gatavs. Vai florbols ir foršs? Florbols ir foršs, jā. Pat Dažādos tad, kad tev līmeņos jāspēlē, vai viņš ir tev pietrūkst florbols? Nepatiesībā pietrūkst, jā, es nezinu, šajā gadā esmu kaut kā atguvis to prieku par florbolu. Man patīk iet uz treniņiem, tur trenēties un tā kā spēlēt florbolu. Man nav vairs tāds sajūts, kad, tā kā, es nezinu, jāmet miers ir vai kaut kas tāds, bet jā, florbols forši īpaši, kad tu izbrauc no Somijas 6 no rīta, lai paspētu ierasties Liepājā pēcpusdienā. Tā viņš ir super forši, jā. Tikko izrunājām par top 10 vārtu guvējiem, gan pasaulē, gan Latvijā. Tad kas ir tā lieta, tavuprāt, kas nošķir labu vārtu guvēju no izciliem? Un domājot par šo jautājumu, es gribēju pastāstīt vienu stāstu. Nesen man sanāca parunāt ar vienu no Galanti Kalstroma, Aleksandra Galanti Kalstroma. Ar viņa treneri man sanāca parunāt. Un viņš stāstīja, kā Galante vēl šodien sevī tur tādu dzirksteli un gribas spēku par vārtu gūšanu. Un tas parāda, kāpēc viņš joprojām gūst vārds un ir gūvis viņš ir visvairāk vārdus guvis Zviedrijas augstākajā līgā. Piemēram, viens interesants fakts. Viņam ļoti garšoja saldumi, un jau no jaunības viņš panāca tādu vienošanos ar vecākiem, ka, ja viņš neiemet 2 golus spēlē, tad nedēļas nogalē viņam nav saldumi. Un tā viņš vēl joprojām šodien dzīvo, kaut gan dzīvo savā mājā ar savu ģimeni, bet, ja viņam nav tie 2 goli spēlē, tad viņš sevi nevar palutināt. Tad man jautājums ir, kas atšķir tos izcilos no parastajiem vārtu guvējiem, jā? Šis droši vien viens tāds izpilds piemērs. Un vai tevi arī ir kaut kāda veida, kā tas jau motivē? Un kas tevi dzen tā kā uz priekšu gūtos vārdus? 3 jautājumi vienā, bet sapratu tāpēc domu. Jā. Par motivāciju tas ir, man liekas, es nezinu, tā kā, ja mēs ņemam florbolu kā spēli, tad, protams, tas globālais mērķis, mēs kā komanda ejam uz uzvaru, un lai uzvarētu, vajag gūt vārdus. Un jo vairāk vārdus tu gūsi, jo tu iedod savai komandai lielāku potenciālu uzvarēt to spēli, kas arī ir tā kā mans motivators varbūt bijis vienmēr, kad neteiksim, ka mana komanda paļaujās uz mani, bet kaut kādā ziņā tas ir faktors, ka komanda paļaujās uz tevi, un tu gribi pēc iespējas vairāk tos vārdus samest, plus arī tā vienkārši tas prieks iemest vārdus. Es nezinu, man nav bijuši tāda motivācija kā Aleksandram, kad, es nezinu, tur, saldumus neaizliedz, vai ne, es sev neko neaizliedzu, bet, bet kopumā, kas nošķir tā kā labus no izciliem vārtu guvējiem, es teiktu, kad ir dažādas lietas. Pirmais ir, es teiktu, kā tu esi izpētījis pretinieku, ko tu zini par pretinieku, īpaši par kaut kādiem noteiktiem aizsargiem konkrētiem, kas ir no savas, es nezinu, kā pasaka, no savas pieredzes. Es, piemēram, nevarēju Rago tikt garām bieži vien, tad tu vienkārši nespēlē pret viņu. Tu tā kā izvēlēs otro aizsargu pārinieku un mēģini pret viņu spēlēt vairāk, kas tev iedod jau procentuāli lielāku iespēju, ka tu viņu varēsi apspēlēt, iegūt labāku pozīciju laukumā un tā tālāk. Tas būtu viens no faktoriem. Tad otrs, ko es minētu, būtu tas par to, cik kreatīvs tu esi. Un ar kreatīvs es domāju, cik daudz tu vari izveidot pats sev momentus. Jo ja mēs skatāmies arī
ņemšu sevi atkal kā piemēru, lai ir tāds uzskatāmāks un pašam saprotamāks, tad, ja mēs ņemam mūsu Koves sezonu, kad mēs kopā spēlējām, nu, es sametu tur, es nezinu, ļoti daudz vārtus, tā kā es biju līgas labākais skorers tieši vārtu guvumos, kas nozīmē to, ka man bija vienkārši izcils pārinieks tavā personā, kurš varēja atdot piespēli, un tas nozīmē, ka es mācēju atrast labu pozīciju, atbrīvoties no spēlētājiem, kas arī, manuprāt, daudziem šobrīd pietrūkst, ka viņi nevar atrast tādu labu pozīciju, un kā man patīk teikt, ir šis NFL-ā viņiem arī wide receiveriem ir tie, kur viņi skrien tās rautus un tā tālāk, un tad vienam čalim ir Instagramā nicknames, ka viņš ir tā kā tas Waffle House, un Waffle House strādā 24/7, viņš vienmēr ir atvērts. Un līdzīgi tā arī florbolā, es nezinu, uzbrucējiem jādomā, ka tev visu laiku jābūt brīvam, un es arī saviem komandas biedriem esmu teicis, tā kā, ja tev liekas, ka es neesmu brīvs, es tāpat pagaidu pussekundi un es būšu brīvs. Tev ir jāmāk, tā kā bez bumbas nomānīt tas aizsargs. Jā, tas vairāk par to, ka tev jābūt vienmēr brīvam, lai tev var piespēlēt, tu vari pirmajā pieskarienā mest pa vārtiem. Protams, tas arī uzreiz vēlkas kopā ar labu metienu, precīzu metienu un tā tālāk, bet jā, tad otrs tas, ko es jau iesāku teikt, bet kaut ko noslīdēju no tās tēmas par to kreativitāti, cik tu daudz var izveidot tos momentus pats, jo nevienmēr tev komandā būs Pēters, kurš tev iedos visu laiku diagonāls uz tukšiem vārtiem, tā kā tev pašam arī būs kaut kas jāizveido. Jā, un tad mēs jau Patreon segmentā pieskārāmies par Maureru, par izgājieniem 1-1. Tas arī, manuprāt, ir ļoti liels faktors, cik tu vari daudz pats sev atrast tās iespējas aizskriet no aizsargiem, izrauties. Tas arī, protams, ir fiziskā sagatavotība, cik ir liels tas ātrums, tā tālāk. Tā kā, jā, tas arī viens no faktoriem. Un ņemot to vērā, tad mums arī bija ar Andri Pīlapu diskusija. Es nezinu, tāpat nebija diskusija, bet tā bija vienkārši tāda pēc mūsu Ulbruks testiem, ja mēs skatījāmies to, kurš ir visātrākais, un tad skatījāmies arī attiecīgi tos golus. Un pa lielam tie, kas arī bija tie visātrākie, tiem arī bija tie goli visvairāk, kas nozīmē, ka, ātrums spēlē diezgan lielu lomu florbolā, un tas arī tev procentuāli dod lielāku iespēju gūt vārtus. Tā kaut kā. Izcili. Kas vēl tāds? Tu apvilki, man liekas, galvenos faktors, noteikti mēs atskatoties varēsim vēl kaut ko pieminēt, bet tāpēc mēs taisīsim šoreiz epizodu biežāk. Bet vienam punktam, ko tu minēji, kas man lika aizdomāties, ko es aizmirsu pateikt tajā top 10 laikā, jo tu saki, ka mēs spēlējam kopā, un es nekad, kāpēc mums tā saikne izveidojās, un kāpēc tu guvi vārds ar mani, ja, tur tajā sezonā vai ar izlasē, tad es personīgi neesmu bez viena vēl cita cilvēka jūtas tādu saikni vai tādu spēlētāju, kurš zina, ko es apmēram darīšu, un kurš var tā atbrīvoties bieži vien, tur, kur es skatīšos, vai tur, kur es, nezinu, būšu. Un tas otrs cilvēks, kurš ir tik labs, un ko es aizmirstu pieminēt top 10 tev argumentā, Miko Kailiela. Ka, manuprāt, viņš ir top 10 visu laiku vārtu guvējs. Varbūt cilvēkiem tas nav tā kā tik pamanāms, bet es vienkārši pēc savas pieredzes zinu, ka tu esi elīte, un tas Džeks varbūt pat bija labāks. Un viņš arī ir tāds vienkāršs spēlētājs. Viņam vesī kaut kādi tās gari vilktie, ja, kaut kādi vai fintošanas vai kas, bet viņš ļoti efektīvs ir. Jā. Tā sezona bija vēl viens jautājums mums par Ulvis jautāja. Kā būtu, ja mēs uzspēlētu vēl kopā un spēlētu F-līgā? Kāda mums būtu punktu pagājuši šajā sezonā, iedomātajā? Es tā padomāju, un es reiz man galvā nāk Miko Kailiela sezona ar viņu, jo, kā ar tevi mums ir bijis parasti, kad, ja mēs nevienā komandā, mums vienkārši abiem diviem dod atslēgas to maiņu, un mēs varam veidot savu spēli. Tad tajā TP sezonā mums arī, kā es nācu uz turieni, par šito man vēl jāapstāst kāds ir diena, bet man bija tā kā atslēgas no Miko Kailēla, kad viņš bija komandas līderis, viņš pateica, ka viņš grib mani savā maiņā, un tā mēs arī spēlējām, tā arī tu iegūst to uzticību tam otram, un
Līdz ar to viņš iegūst no to, ka es viņu meklēju un kad es varu viņam dot piespēles. Un es iegūvu, kad vispārējo, ko es iegūvu, jā. Bet tad padomāju par to, cik mēs daudz punktus gūtu. Un ja būtu tā kā vienmēr ir tādiem džekiem, kuriem iedod atslēgas, tad mums būtu 2 labi aizsargi. Mums bija Jeremija, Laurijs Temfors un tāds kārtīgs darba rūķis centrā. Tad es domāju, jūs varat atvērt vaļā to F-līgas sezonu, kas bija mums 22. 23. gads, man liekas, kad mēs ar TPS uzvarējām titulu. Samaini Miko Kailiela uzvārdu ar Rolandu Kauļevski, pieliec tur bišķi vairāk piespēles, man bišķi vairāk golus un piespēles. Un apmēram tā arī būs, jo es teiktu, ka es viņu meklēju, bet viņš man nemeklēja tik daudz, kā piemēram Rolands meklētu mani tajā sezonā. Līdz ar to man varbūt tas punktu skaits paceltos no tā, un varbūt mums būtu līdzīgāk, bet jā, es teiktu, ka atbilde ļoti tuvu tai sezonai. Vai tu tagad atceros par Miko Kailēlu, tev nāk galvā, ka viņš ir tik labs vārdu guvējs, vai tu neieliktu viņu top 10? Es viņu varbūt ieliktu, jā. Jo viņš tiešām arī bija, viss jau, ko tu noraksturoji, arī ļoti tā kā simpls spēlētājs un guva vārtus no visurienes arī ar vienkāršus golus, tā teikt. Es nezinu, piemēram, to, ko tu minēji savu sezonu, ja, tad viņam tajā sezonā bija 47 vārtu guvumi. Es nezinu, vai tas ir kopā ar visu vai nē, bet kas interesanti, ka viņa komandas biedram garajam bija par 1 golu vairāk. Bet tik un tā, tas tā kā, viņš bija numur 2 tajā sezonā, bet jā, Kailiela iespējams arī tiktu manā topā. Bet jā, ja mēs pie tā visu pieskaramies, tad, protams, tur arī taktika ir svarīga. Kā tu tiec no zonas ārā, piemēram, tas, ko tu minēji, ka ir 2 labi aizsargi. Tas palielam bija līdzīgi arī mūsu Covid sezonā. Mums bija 2 labi aizsargi, kas zināja savu uzdevumu. Viņiem bija jādabūna bumba līdz mums, un mēs tur visu izdarījām. Un tad tālāk bija arī centrs, kurš mums bišķiņ mainījās tur, bet palielam tā ideja jau paliek tā pati, kad vienkārši bija darba rūķis centrs, 2 labi aizsargi, un tad mēs 2, un tur viss notika. Bija jautājums, kā Šmits gūst tik daudz vārtu guvumus? Tu vari ātrumā ieskicēt, kā Šmits gūst tik daudz vārtus, tavuprāt? Jā, viņš ir pirmkārt jau ātrs, ar labu metienu, plus vēl, man liekas, ņemot vērā šo sezonu, viņam ir daudz lielāka tā kā patvaļība, viņš var kaut kur noslinkot, kaut kur neatgriezties aizsardzībā, un tas viņam dod vēl vairāk iespējas, jo liela daļa komandas vienkārši to neņem vērā, viņi turpina spēlēt savu spēli, savu uzbrukumu veidot un aizmirst par to, ka varbūt Kevins ir kaut kur aizķēries viņa zonā. Un jā, tas palielam arī ir tās galvenās lietas, kāpēc Kevins gūst tik daudz vārdus. Vai var nosaukt, ja mums būtu tā kā NBA ir, mēs ar Kašu par šito bišķi te runājām, un Markus, man liekas, bet ja būtu tādi LV starting 5 vai starting 6 sešnieki, top sešnieki, 2 maiņas, kuras tu varētu likt laukumā, spriežot pēc šīs sezonas notikumiem. Tātad regulārā sezonas top 6 spēlētāji, tātad 2 aizsargi, 3 uzbrucēji, 1 vārdsargs un reiz 2, tā kā, 2 tāds maiņas. Jā. Ja mēs īsumā par katru kaut ko arī pasakam, tad es teiktu, pirmais uzbrucēji man ir Šmits. Viņš bija līgas rezultīvākais spēlētājs, plus ievedas sācis savā pirmajā playoffā. Tālāk es esmu ielicis centrā Tilto, bet pēc tam paskaidrošu, kā tas var mainīties. Tilto arī bija ļoti liela atslēga Olbrukas komandā, kas nodrošināja 1. vietu. Tilto arī bija dalīti rezultīvākais spēlētājs savā komandā. Tālāk man ir 3. uzbrucējs Celms. Jā, man liekas, Celms arī rezultīvākais spēlētājs savā komandā. Un Rubena palika 2. Manuprāt, ļoti liels tā kā kāpums salīdzinot ar pagājušo sezonu. Tad 2 aizsargi, viens ir Kārlis Bitmanis. Varbūt viņš nav pats rezultatīvākais, bet no tā, ko es esmu redzējis, viņš ir diezgan nozīmīgs spēlētājs savā komandā. Un es teiktu, galvenais aizsargs. Tā kā lai pasaka, līderis tā kā komandā kā aizsargs. Manuprāt, viņš dara daudz citas lietas, kas nerezultējās online protokolā. Tad
Un otrs aizsargs man ir Rago, lai gan Rago spēlē daudz uzbrukumā, bet tas ir tas, ko es teicu par Tilto, ka viņus abus divus tā kā var mainīt vietām, jo viņi spēlē gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, tāpēc viens ir uzbrukumā, viens aizsardzībā. Nu, es nezinu, Rago, man liekas, arī daudz komentārus neprasa. Viņš ir ar atrāvienu labākais savā komandā, vācis vairāk punktus un arī nodrošināt Talsiem to 3. vietu. Un tad vārdsargs pirmajā komandā man ir Roberts Brants. Es jau gaidīju, vai būs tomēr Bobo vai nebūs. Nē, piedod Bobo, tu esi nākamajā. Bet nē, Robim ir 2 sausās spēles, kas ir, es nezinu, tās sausās spēles nekrājās tik viegli vispār. Viņš ar komandu aizvedis līdz 1. vietai kopā ar saviem partneriem. Bet, nu jā, viņš ir procentuāli arī labākais, tā kā, nu, tur runā gan tā kā, gan komandas sniegums, gan arī viņa paša individuālais sniegums par to, kas ir paveikts šajā sezonā. Super. Jā, tā būs pirmā komanda. Tu vari nosaukt savu pirmo. Man bija Akmeņoks, otrs aizsargs ar Bitmani, un Rago es ieliku kā uzbrucēju, un es piekrītu Tiltiņam un Celmam, un tad man Šmits aizgāja uz otro. Un vārtos es tomēr ieliku Bobo, lai pamainītu. Tas nav pareizi. Es gribu, lai Brants vēl nesadomājās, viņam vēl playoffos jānospēlē. Gan jau. Jā, tad pie otrās komandas man ir uzbrucējs Ričards Eglītis no Valmieras, jā. Valmierai arī, ja mēs ņemam, bija samērā laba sezona, skatoties uz to, kā viņi iesāk to sezonu. Manuprāt, tas sākums bija diezgan tāds smagnējs, un tur bija daudz jautājumu vispār, vai viņi tā kā būs playoff komanda vai vispār cienīgi playoff komanda un tā tālāk. Tad centrs, otrais uzbrucējs ir Keišs, arī Rubenes. Tomēr viņš bija arī liels stūrakmenis, kāpēc tā komanda ir tur, kur viņi ir šobrīd. Tālāk es esmu ielicis pats sevi. Neieliku pirmajā komandā, jo esmu izlaidis daudz spēles. Un tad man ir aizsargi ir Akmeņlauks. Akmeņlauks varbūt pat varēja būt pirmajā komandā, bet jā, Cinis ir, manuprāt, arī punktos. Viņš arī ir tur, kur viņam ir jābūt augšgalā topa, bet arī, manuprāt, viņš komandai dod ļoti lielu pienesumu. Tad, ka viņš pats ar viņu esmu runājis, viņš ir pats teicis to, ka viņš ir spēlējis šogad ar 11 dažādiem pāriniekiem aizsardzībā, kas ir, liekas, amazing. Katru otro spēli, principā, mainās. Un jā, tad otrs aizsargs man ir Malkavs. Viņš gan ir tā kā vairāk uzbrucējs, bet jā, pēdējo sezonas pusi, otro sezonas pusi viņš spēlējis uzbrukumā. Nu, nevis uzbrukumā, bet aizsardzībā tieši. Un tad vārtos man ir Bobo, jā. Nu, tur arī, es nezinu, man liekas, šogad bija tā divi izteikti labi vārdsargi, un tur nav tāds baigās atšķirības. Ok. Jā, man vārdsargi sakrīt tikai otrādāk, un man Keišs nav. Man ir Eglītis arī, man ir Šmits, Kova otrajā, tu. Bet, jā, es tad aizsardzībā ieliku Malkavu un Balodi. Tad tu biji vienkārši ielicis izņēmis no uzbrucējiem Rago un ielicis Keišu vietā. Jā. Nu, jā. Kurš bija regulārās sezonas MVP, tad paturpinām par šo sezonu? Taupē. Regulārās sezonas MVP. Es teiktu, ka vispār, ja mēs tā filozofējam, tad es pat liktu varbūt Brantu. Jo, regulārās sezonas MVP. Mums ir daudz kandidāti īstenībā. Es varu nosaukt Tilto, Brants. Tā kā, kad regulārās sezonas uzvarētājiem vajadzētu būt MVP, tad noteikti, kad došiem Brants vai Tilto ir tā kā tie galvenie kandidāti. Jā, bet, ja mēs ņemam arī kaut kāds cits, tad es domāju, tur Rago iesaistās tajā pašā diskusijā. Rago, Tilto, no Rubenes, es domāju, arī Celms, Keišs var tur būt, tā kā. Manuprāt, tomēr Rago tā. Es teiktu, ka, jā, tie visi, ko tu nosauc ir, bet, ja nebūtu Brants, es domāju, jūs tāpat būtu top 2. Ja nebūtu Tilto, jūs tāpat būtu top 2.
ja Rubenai izkristu Keiš, viņi būtu tāpat top 2. Bet ja Dālsiem nebūtu Rago, es teiktu, viņi varbūt pat nebūtu top 4. Nu, jā. Ja mēs tā skatāmies, tad jā, tad var piekrist. Bet es domāju arī, ja Tilto nebūtu, tad Olbrok varbūt nebūtu pirmajā vietā. Nu, es tāpēc saku, top 2 viņi būtu. Nu, varbūt, jā. Top 3 taču. Jo dažas spēles tomēr bija bez Tilto, un tāpat mēs atradāt veidus, kā uzvarēt to pašu Rubenu. Jā. Tā kā, nu tur... Pret Rubeni arī bez manis un bez Tilto viņiem izdevās uzvarēt. Tā kā nevis viņiem, bet maniem komandas biedriem. Pirmo spēli. Otrajā spēlē, kur es biju atpakaļ, mēs zaudējām. Trešajā, kad beidzot mēs visi bijām, tad mēs uzvarējām. Tad Brants bija MVP. Beigās Brants ir MVP. Jā. Tā. Nākamais jautājums. Vai piekrīti Paula un Akmeņlauka secinājumam par to, ka pēkšņi florbols vairs nav par taktiku, bet gan vairāk par 1-pret-1 spējām? Tas ir atsauksme no Florbols kārto podkāsta, kur Pauls Erembots un Akmeņlauks un Bernēts pārunāja dažādas ļoti labas tēmas, iesaku noskatīties. Un tur bija, jā, es neatceros jautājumu tieši, bet ka viņi sāk runāt par to, ka florbols, nu jā, ka nav vairs tik taktiski svarīgs, bet vairāk, kad spēlētāji, tā kā tagad pārvēršās, kad visi individuāli ir svarīgāk būt labam nekā taktiski. Kā tu uz to skaties, vai tev vispār ir kāds komentārs par to? Tur tā saruna jau vairāk bija par to, ka florbols tā kā nevis sāk mainīties, bet mainās un paliek vienkāršāks kinda, bet es neteiktu, ka tā ir taisnība, bet ja mēs, piemēram, skatāmies Latvijas līmenī, tad, manuprāt, mums ir vienkārši daudz vairāk spējīgu uzbrucēju nekā aizsargu. Un tas mans arguments tajā visā bija, ja, piemēram, es spēlēju par kādu aizsargu, kurš ir izteikti vājāks par mani vai lēnāks par mani, vai man ir, es nezinu, viegli spēlēt pret viņu vai kaut kā tā, kāpēc, lai es tā kā neizmantotu to izdevību, viņam paskriet garām un gūt vārtus individuāli, bet tāpat laikā dot kaut kur piespēles. Nu, man tas vienkārši neliekas loģiski, jo, kā jau mēs iepriekš runājām, kad florbols ir balstīts uz vārtu guvumiem, un jo vairāk vārtu guvumi, jo lielāk iespēja, ka tu uzvarēsi spēli, un ja es redzu, ka es varu dot pienesumu individuāli, apspēlēt spēlētāju un iemest vārtus, kāpēc lai es to nedarītu? No tāda skatu punkta, ja mēs skatāmies. Bet, manuprāt, ja mēs skatāmies, es nezinu, tā kā globāli, arī izlases līmenī, tad es neteiktu, ka viņš ir tā kā individuāli, vienkāršāks palicis un ka spēlētāji tur meistarību kaut ko nosaka, jo, es nezinu, tāpat laikā, jā, ja mēs paskatāmies lielās izlases, tad, piemēram, ņemsim pēdējo finālu vērā, tad, es neteiktu, ka tur ir kaut kas individuāli tā kā atšķirīgs, ka tie spēlētāji individuāli tur spēcīgi, jo tur viņi vienlīdz ir, gan tas uzbrucējs, gan aizsargs ir ļoti labi, un tas tā kā izslēdz jau visu to, ko viņi teica, kad tas florbols paliek vienkārši, jo tur tu vairs nevari apspēlēt 1-pret-1. Bet, ja tu ņem Latvijas līmenī, tad jā, tad es teiktu, ka mēs esam vienkārši padarījuši florbolu pavisam vienkāršu, un to, kas strādā, mēs zinām, ka mēs esam spēcīgāki, un mēs tā arī daram. Tā kā ar mums nav tikuši galā Tāls jau 2 gadus pēc kārtas, tā kā individuālajās spēlēs, finālos, kur mēs tieši šo piekopām vienkārši. Mēs bijām spēcīgāki, spēlējām cilvēku, kas ir, es nezinu, bērnu līmenis, ja, bet viņi netika ar to galā, kas nozīmē, ka viņu taktika bija slikta, un mēs bijām vienkārši spēcīgāki par viņiem. Nevis, es nezinu, tāds mans skaidrojums. Varbūt viņiem bija jāskatās vairāk taktika, jo viņi nebija individuāli uzturināti tādā līmenī, lai viņi varētu individuāli spēlēt pret jums. Bet jā, man arī, es nezinu, varbūt mēs kaut kā interpretējam to viņu teikto, varbūt nepareizi, varbūt, bet man arī līdzīgi sajūta kā tev, jo, kad es nejūtu, ka kādreiz tas mainījies, ka 1-pret-1 spējas
ir bijušas augstāk vai nav, vai zemāk. Tā kā viņas, protams, kad ir principā pats svarīgākais faktors, un tad ir taktika. Bet tas ir bijis vienmēr, jo, piemēram, komandas, kurām tās spējas, tā kā, kurām tās spējas nav tik labas, viņām jābalstās uz taktisko vairāk. Tas pats piemērs izlases. Mums vajadzīgs labs treneris, kurš iemācīs apspēlēt vai atrast citus veidus, kā apspēlēt Šveices. Šveici vairs varbūt. Es teiktu par Šveici, mēs individuāli esam diezgan tuvu. Labi, vēl neesam tajā līmenī, bet tuvāk. Pret Zviedriju un Somiju mēs individuāli esam vājāki. Un līdz ar to tāpēc mums ir jābalstās daudz vairāk uz taktikām. Bet tas, kad ja vienlīdzīgas komandas spēlē, tur taktikām ir ļoti svarīgs punkts. Tieši Cinis pieminēja to finālu pagājušo, bet tur arī, es teiktu, problēma lielākā ir šobrīd, piemēram, Latvijā, varbūt tā ir problēma, varbūt tā nav problēma. Protams, viens ir, cik daudz mums ir jaunieši, kas trenējās, bet tas, kad tā attīstība vai tas fokus treniņos nav tendēts pārsvarā komandām uz to 1-1 spēli. Un ja tas ir tendēts uz to, kaut kādā ziņā, vai tie treniņi ir veidoti ap kaut kādām 1-1 spēlēm, vai, 3-3 tie ciešajiem dueļiem, tad visi pārāk daudz fokusējās, ka tā 1-1 spēle ir, ko jau Cinis minēja, kad dribliņš tur vai tā tieši individuālā ķeha ar bumbiņu, bet viņi neapliek visu kopā, ka tev vajadzīgs gan ātrums, gan fiziskā sagatavotība, gan bumbas saglabāšana, viens no svarīgākajiem faktoriem. Mēs tagad skatāmies hokeju, piemēram, panojam pa Latviju un redzam, ka uzreiz var pamanīt, kad ir viena maiņa, kas pret Zviedriju var noturēt ripu dziļumā. Ja? Tur diezgan līdzīgi tas ir, kad viņi var nepazaudēt to bumbu, tas tik svarīgs faktors ir. Tā kā, ka tu pie bortiem vai kur tu izmanto savu ķermeni pietiekami labi, lai par tevi būtu vai nu sots, vai tu saglabās bumbu un pretinieku aizsargs tiks nokaitināts. Tā bieži ir, jo aizsargi nav pārsvarā tik pacietīgi, viņi nenoņem bumbu ar pirmo, viņi sāk taisīt sodus vai viņi pazaudē tevi. Un tās tādas lietas, kas vienmēr ir bijušas svarīgas, manuprāt, nekad nav florbolā nav bijis svarīgs 1-1. Vienkārši tas, kad šobrīd tas fokus dažās komandās varbūt nav tieši vērsts uz to. Un līdz ar to, protams, kad atnāk komandi, kur ir gan taktiskā ziņā, kaut kādā ziņā laba, piemēram, jūs, un tajā pašā laikā fiziski un individuāli jums ir ļoti liela resursi ar tevi un Tilto un pārējiem, tad tas rezultāts arī izpaliek tāds. Un, ļoti, man likās interesanta tēma, ļoti forši, ka viņi pacēla to. Varbūt kaut kādā ziņā nepiekrītam, bet tajā pašā laikā pacēla ļoti labu diskusiju. Ejam tālāk. Jop. Vai ir kas tāds, ko tu īpaši novērtē komandas biedrā? Tas varbūt vairāk ārpus laukuma vai uz soliņa, kas notiek, kaut kāda komunikācija. Protams, var arī laukumā, bet par to mēs principā pieskārāmies došiem vairāk. Bet ir kaut kas tāds, ko tu tev ir kāds mīļš komandas biedrs bijis, bet tieši ārpus laukuma vai ko tu novērtē tādā cilvēkā? Manuprāt, tas pirmais ir, protams, par to kāds tu komandas biedrs esi ģērbtuvē. Tas, man liekas, ir, es pat nezinu, varbūt pat bija pie labās komandās, tas pat ir svarīgāk par to, ko tu dari laukumā un cik tu labs esi ģērbtuvē. Tā kā salīdzinot tavu to pienesumu ārpus laukuma. Bet, manuprāt, ko es novērtēju labu humoru izjūtu, kad cilvēks ir vienmēr pozitīvs, uzticās procesam, ko mēs darām kā komanda, ko treneris mums dod iekšā. Un, tas būtu tāds galvenās lietas. Manuprāt, es ļoti novērtēju arī tieši to, kad uzticās tam trenerim, jo ir piedzīvot spēlētāji, kur neuzticās tam kopējam komandas zīmējumam, treneriem un tā tālāk, un tad sāk izdomāt kaut ko jaunu vai apšauba, un beigās tāpat mēs nonākam pie tā, ka tam trenerim tomēr bija taisnība, un tad tur sākās diskusijas ar to spēlētāju, kāpēc tu domā, ka tev ir taisnība, blā, un tad, tā kā ieiet nepareizajā gultnē tas viss. Bet tas būtu tāds lielākais, bet, kopumā, komandas biedri jau, es neteiktu, es tāpat novērtēju, bet es neteiktu, ka tas ir tāds
kaut kas, pēc kā es tur izraugos savus komandas biedrus vai kurā komandā es gribu spēlēt un tā tālāk, bet, manuprāt, vienkārši tāda basic izpalīdzība un ārpus florbola darbs, piemēram, es nezinu, mums komandā tur jādara kaut kādas lietas, pasākumi ir brīvprātīgie un, nu, tāds, cik tu daudz tur iesaisties, jo vairāk tu iesaisties, jo lielāk tā kā tas, kā lai pasaka, komandas, tā kā tas gars veidojās un kopējās tā ģērbtos feelings. Tev noteikti visi komandas biedri šo zonu labi, bet nosauc top 3 labākos šo zonu. Top 3 labākos Tajā ziņā ārpus florbola. Ārpus florbola, nu, jā, es nezinu, daudziem varbūt pārsteigums tas būs, jo es dzirdēju tā kā runas, kas notika iepriekš, un ka tur varbūt kaut kas nebūs labi un tā tālāk, bet Niks Blumfelds ir bijis, es nezinu, izcils komandas biedrs. Viņš šobrīd ģērbtojā man sēž blakām, kas tā kā padara visu to mums ciešāku to saikni, bet Niks, man liekas, ir viens cilvēks, uz ko tā kā tu 100% varēsi paļauties vienmēr. Tur nebūs vispār nekādas runas par to, ja vajadzēs kaut ko palīdzēt, viņš vienmēr atradīs veidu, kā tev palīdzēt. Un plus arī tas, ka viņš ģērbtuvē ir ļoti smieklīgs, ar labu humoru izjūtu, atrod veidus, kā komandu uzkurināt un tā tālāk. Tas ir super. Un tad top 3. Man jau visi komandas biedri tad mīļi. Es nevaru viņus tā izcelt. Niks tāds. Savs 2, kas nāk galā. 2 nāk, nu, es teiktu, gan jau, ka Tilto, jo, kad Tilto tieši atgriezās, mums sanāca arī ikdiena kopā, un tad mums bija arī tāda ciešāka saikne, tas tāds vēl viens komandas biedrs, un tad jāpaiet cauri ģērbtuvei, kas man tur vēl ir. Kurš ir labākais jaunais? Labākais jaunais ir, ko mēs saucam pa jauno, kas pirmo sezonu spēlē otro? Nu jā, kod aizupiešu rēderi tur. Jā, tie jau nav jaunie vairāk. Nu jā, es teiktu laikam, kad Leksis, bet, nu, jaunie, manuprāt, visi ir tādi vienlīdzīgi. Man nav tāda baigā super saikne ar viņiem, bet es tāpat cenšos uzturēt. Pagājušā gada play-offi es esmu dzirdējis no komandas biedriem, ka iedevu diezgan daudz, ka es atrados pie komandas visu laiku, pat ja biju traumēts, nespēlēju, bet tad centos darīt, ko varēju. Bet jā, Leksis, Laurīts noteikti ir viens no arī topa, un jā, es teiktu, ka jaunie mums vispār super ir tie, kas nāk iekšā arī. Kā nekā šogad mums pievienojas vēl 3 no pirmās līgas spēlētāji. Vienam nācās ziedot savu noju, jo viņš spēlēja ar zonu, un tā kā jā. Viņš dabūja tavu noju. Jā, viņš dabūja manu noju, kas bija 3. pēc kārtas manā sarakstā. Noju somā stāvēja, un es viņam teicu, lai ņem. Darbojās, un viņš, man liekas, pat savā pirmās līgas spēlē hat-triku vēl iemet ar to noju, tā kā tagad viņš vēl joprojām spēlē, un es ceru, ka arī mēs viņu redzēsim kaut kad, viņš pret Latvijas-Igaunijas līgā spēlēja, un tā kā, bet, nu, es ceru, ka viņš arī varbūt pievienosies vairāk, pierādīs sevi, tā kā es domāju, nākamā sezona noteikti mēs viņu redzēsim. Kā jums tā no, jūs Lino LV sūta nojas? Nestāv jums kaut kāds plauktiņš, kur ja nāk jaunie spēlētāji iekšā, viņiem ir noja gatavi. Kāpēc jāņem? Nē, es esmu tas plauktiņš. Ok. Nāk pie manis. Bet, nu, kaut kas jau ir, protams, bet tas budžets ir sadalīts tā, kā viņš ir sadalīts šobrīd. Un tad tiem, kas pievienojās jaunajiem, viņiem, man liekas, sākotnēji varbūt pat nebija plāns, tā kā viņus pievienot komandā. Bet tad mums tur sanāca, kad uz tālu spēli tur daudz izkrita, sāka slimot, un mums pat nebija īsti pilns sastāvs, tad arī nācās tos jaunos pievienot. Un tā. Labi. Kā sākās tev florbols Bauskā? Jā, tas ir stāsts no manas, es nezinu, es teiktu kaut kādas 2., 3. klases, man šķiet. Mana pirmā trenera Agra Grandovska, es pat nezinu, nu, teiksim, sieva. Sieva bija manas klases audzinātāja. Un viņš tajā brīdī viņš vienkārši pateica, ka jānāk florbolu spēlēt. Es spēlēju futbolu tajā laikā. Un tad, jā, es tur gāju uz tiem treniņiem, skatījos, kā viņiem tur iet, jo es nezinu, kādiem spēc, bet man tur bija jāpavada kaut kāds laiks. Un tad es skatījos, un viņš teica, jā, davai, nu, nāc pamēģināt. Es pamēģināju, un tādu mēs esam šeit. Jā, Agris bija mans pirmais treneris līdz pat... Man liekas, līdz pat es no jauniešiem izgāju ārā. Tas varētu būt līdz pat 18 gadiem. Viņš bija mans treneris, un jā,
Agris bija super treneris, daudz ko iemācīja, varbūt ne tikai florbolā, bet ārpus laukuma. Bija diezgan stingrs, kas man tajā laikā, man liekas, tas bija normāli. Mūsdienās tas varbūt tā kā nebūtu gan jau baigi normāli, un visi tur sprēgātu, teiktu, ka tā nevajag. Un tā. Es teiktu, atgriežamies pie šī jau tajā virzienā. Jā, daudzums. Jā, bet tiešām treneris Agris iedeva diezgan daudz. Un jā, ar lepnumu var teikt, ka viņš ir mans pirmais treneris. Forši, un kāpēc jautājums turpinājumā arī bija, kāpēc tu aizgāji no Bauskas? Jā, Bauskā bija... Tas bija varbūt mans kaut kāds jaunības trakuma lēmums aiziet uz to Liepāju, bet es nezinu, tā kā, ja jāskatās atpakaļ, es baigi nenožēloju, ka es tur aizgāju. Bauskā bija tā komanda līdzīgi kā šobrīd, ka mēs bijām daudz jaunie, bija kaut kādi vecie vēl, un tā komanda nebija, manuprāt, pietiekami konkurētspējīga, un tas bija arī palielam tas brīdis, kad es tā kā sāku spēlēt jau daudz labāk, kandidēju uz izlasēm, un tā kā arī savu pirmo čempionātu sāku spēlēt, tā kā, jā, tas lēmums bija vienkārši kaut kur bija jāiet, jo arī 12. klasi pabeidzu tajā laikā, un bija tuvu, lai pabeigtu pusgads, vēl bija palicis laikam, un tad bija jādomā arī par tiem nākamajiem soļiem savā izglītības karjerā, un tad tā kā Liepā izteica kaut kādā ziņā piedāvājumu, pievienojos viņiem, un tad jau tālāk tad nonācu Ulbrukā. Labi. Tad jautājums ir, kāpēc beidzās karjera ārzemēs? Kāpēc beidzās karjera ārzemēs? Tur, es nezinu, jāsaka, kad vairāk kā viens iemesls bija, jā, kaut kā varbūt nobijos ātrāk braukt, aizbraucu diezgan vēlu, un tad pavadīju tur tos divus gadus, man liekas. Un tad, jā, pēc tam īsti tādi piedāvājumi nebija, es arī nemeklēju, kaut kādi jau bija piedāvājumi, tā kā F-līgā spēlēt vai kaut kur, bet, jā, kaut kāda apskaidrība nāca, ka jādomā arī par dzīvi ārpus florbola, un tad, jā, bija arī, jāsaka, bija labs piedāvājums atgriezties Latvijā tieši ar darba iespējām un vispārējo, un tad, jā, atgriezos Latvijā, un, jā, Kovē arī tur bija situācija, sāka šķobīties, nevarēja saprast, kas uz kuru pusi tur kas būs un kā notiksies, un jā, tad tāds dabiski tas lēmums nāca. Jā, kam seko ārpus florbola sportā? Es sekoju lielos... Tagad visām olimpiskajām spēlēm? Jā, visām pa lielam sekoju, bet tā izteikti es sekoju līdzi NFL-am, amerikāņu futbolam. Tur jau vairāk kā 6 gadus, man liekas, mēs sekojam līdzi, spēlējam fantaziju, esam iekšā, braucam uz spēlēm arī. Tā kā tas tāds foršs sporta veids, ko es iepazinu. Bet tā vēl papildus tā izteikti, es teiktu, kad Barcelonai pasakoju līdzi, bet arī tā baigi maz. Un jā, formula skatos. Tas, laikam, tāds šautriņas, protams, nevar aizmirst, tās vienmēr skatos. Jā. Tenisu kaut kad pasties arī? Tenis es visu pastos, man liekas, ik pa brīdim, bet tā izteikti sakoja līdz tikai amerikāņu futbolam. Par tenisu man tieši piemērs nākamajam jautājumam, jo jautājums ir, vai tu pievērsi uzmanību sporta psiholoģijai, vai vairāk tikai baudi to, ko spēlētāji dara, tā kā spēju ziņā laukumā. Un tad, droši vien, man tas piemērs ir, mēs esam sakojuši tenisam kopā, fórumā. Tie, kas nezinu, kas ir fórums, tā ir draugu grupa vai veco sportistu grupa vai, aktīvo sportistu grupa, kuri sako sportam un gudri kā divāni eksperti pārsvarā runā par visu kaut ko. Tā kā sveiciens fórumam un iesakām katram dzīvē atrast tādu draugu grupu, ar kuriem var gudri parunāt par sportu. Un jā, mēs sakojam tenisam ik pa laikam, un man piemērs par to psiholoģiju ir, kad man tāds uzskats, ka man netīgi patīk, man personīgi patīk, piemēram, Alcaraz, kas tagad ir, vai Nadāls ir bijis tādi ļoti kaislīgi, emocionāli,
tu vari redzēt, ka viņiem, ritīgi rūp. Te pašā laikā man patīk kaut kāds Siners, kas ir ļoti tāds vienmēr ar pārliecību, stabils, tā kā viņš nerāda īsti nekādas nebaigi augstas emocijas, labas, pozitīvas emocijas, bet arī tādas baigi negatīvas nerāda. Un tad ir, piemēram, Zverevs, par ko es esmu aprunājis viņu fórumā mūsu, ka, man nepatīk, man liekas, ka, piemēram, viņa tā ķermeņa valoda un kaut kādā ziņā kaut kādi lēmumi psiholoģiski viņu ietekmē, kas viņam nepalīdz tā kā tikt pāri tam. Tenisā tie, kas zina, Grand Slam ir, un, ja tu uzvari Grand Slam, tu esi krūts tā kā mūsu viens sportisti, tenisisti. Bet Zverevs ir tā kā bijis tajā topā visu laiku, jau cik gadus, bet vienīgais, ko viņš nav izdarījis, principā, ir uzvarējis Grand Slam. Un tad tas tāds man piemērs, viens no piemēriem, kā es skatos psiholoģiju. Un kā tu to skaties sportā, florbolā? Jā, man liekas, es teiktu, ka tas ir ļoti svarīgi no visādiem aspektiem, tā kā gan ja mēs skatāmies tādu primitīvo psiholoģiju, cik tu esi gatavs tai spēlē, vai tu neesi satraucies, vai tavs satraukums neiet pāri malām un tā tālāk, bet es domāju, ka tas ir svarīgi jebkuram, un katrs kaut kādā, savā ziņā domā par to, un bet, ja mēs ņemam tādu kopējo, tad tieši par tās emocijas, man liekas, ir viens faktors, kāpēc mēs spēlējam florbolu diezgan tik ilgi, daudzi, un manuprāt, ja tu neizrādi emocijas, tad tas tev tā kā arī nospiež nedaudz uz leju, un tev tās emocijas kaut kur ir jādod tāpatām, un ja tu viņas neatdod tajā florbola laukumā, tad, es nezinu, ko tu dari ārpus sava florbola laika, bet, es nezinu, man liekas dīvaini tie cilvēki, kuri tā kā nepriecājās par kaut kādiem vārtiem, vai tur piespēlēm, vai kaut kādiem labiem notikumiem, un ja mēs salīdzinām tās komandas, piemēram, paņemsim tur Zviedriju un Somiju. Man pat bija kaut kāda bilde, kuras bija čempionu kausā, un tur bija Falons pret Klasiku, man šķiet spēlēja tajā gadā. Vai kaut kas tāds bija, un kur visi Falon džeki stāv kājās un aktīvi tā kā atbalsta to maiņu, kas ir laukumā, un tad tu pasties Klasikas soliņu, tur visi tā kā ļoti mierīgi sēž, un tad man bija jautājums sev, kurā komandā es šobrīd gribētu atrasties, un man kā tādam, kuram emocijas iet uz āru, tad es teicu, ka man gribētos viņam atrasties tajā Falun komandā, bet tas nav tik tā kā viennozīmīgi, manuprāt, jo var arī būt tāds mierīgs, nosvērts, un tā kā varbūt tāpat ir atslēga tai spēlei. Bet atkal savukārt citam būs tieši, kad jāiet uz āru, jādod emocijas ārā un tā tālāk. Tā kā ja mēs paņemam tur Kevinu Haglundu, piemēram, kad džeks vienkārši, kuram emocijas sprākst pāri malām, un komanda bez viņa principā nevar normāli spēlēt, jo nav tāds džeks, kurš vienkārši uzmundrina visus ar savām emocijām, tad, tāds, nezinu, tā psiholoģija jau tāds diezgan plašs tāds jēdziens, un tur var gari un ilgi runāt, gan jau par visu, uzdodot jautājumus un piemērus meklējot, bet man, mūsu treneris arī kaut kādā ziņā tai tēmai pieskarās šad un tad, tā kā lasot daudz grāmatas un tā tālāk, viņš iegūst jaunu informāciju, ko nodot arī mums viņam patīk pēdējos play-offs, viņam bija kāda grāmata no Japānas, un tur bija kaut kas arī par šo psiholoģiju, es jau vairs neatceros, bet tajā brīdī tas bija diezgan svarīgi, un mēs to tā kā pielietojām praksē kaut kādus tos viņa psiholoģiskos gājienus, un tā kā, tas nav tik svešs mums. Man arī tā sastāvdaļa sportā ļoti patīk, un forši, kad interesanti stāsts varētu būt no Andra Pīlupa, kad viņš beigs karjeru, bet viņam pasveicinu viņu un pasaka, ka vēl, lai viņš nedomā par to, jo mums bija kaut kāda interesanta saruna pēc viena treniņa. Es biju aizbraucis pie jums ciemos, un viņš kaut ko tur prasīja, kur Latvijā ir labi treneri. Viņš mēģina rekruitot varbūt kādu. Kad Ulbruka paliks varbūt bez trenera, bet es teiktu, ka lūdzu, nē, prom, vēl vajag tevi florbolā. Arī tajā lomā. Jā. Domāju, piekritīs. jā, protams, Andris ir šobrīd neatņemama sastāvdaļa Ulbrukas komandai, un arī visi tie tituli, kas ir izcīnīti, tas ir diezgan liels Andra nopelns. Tā kā
ja ne 100%, bet tad nu kādi 80 līdz 90 noteikti. Vai šis būs bišķi garš jautājums? Tu esi 3-kārtējais Latvijas čempions, pareizi? Jā. Uzspēlējis labā līmenī ārzemēs. Pielicis lielu roku Latvijas visvēsturiskākajam notikumam florbolā. Roland, kas tevi vēl aizrauja iet laukumā, iet cīnīties? Kas tevi aizrāva pirms 15 gadiem, teiksim tā, un vai tas pats tevi vēl motivē tagad? Nu jāsaka jau laikam, ka jā, ka tas ir tas pats. Tās uzvaras, emocijas, vārtu gūšana, ka tas bija tajā brīdī motivators, un tas arī, jāsaka, šobrīd ir motivators. Es teiktu vēl arī, kad bieži vien cilvēki saka par to, ka kaut kāda spēle, es nezinu, kaut vai video spēle vai jebkura cita spēle ir tā kā slikta spēle, bet tas ir tikai tāpēc, ka tie cilvēki tā kā nemāk to spēli pietiekami labi. Un tāpēc viņi meklē attaisnojumus un saka, ka tas nav labi. Un šajā gadījumā, ko es to gribēju pateikt, kad es esmu, mans līmenis ir samērā augsts, es jūtos komfortabli laukumā, visās spēlēs, un es redzu, ka es vēl varu būt labāks par citiem laukuma spēlētājiem, ja ne par visiem, bet par lielāko daļu, un tad tas man arī palielu motivē, kamēr es redzēšu to iespēju, ka es esmu tādā līmenī, tad arī es domāju, ka es spēlēšu. Super. Varbūt neizlasu. Gribētos jau šo beigt, ja, bet vēl pāris jautājumi. Bija tieši jautājums par, vai esi domājis par karjeras beigām, un vai ir kaut kāds konkrēts sasniegums vai sajūta, vai, piemēram, ģimene, kas nozīmē, ka šis ir tas brīdis, bet tu jau, man liekas, atbildēji, ka tas sajūtas, un ja tu jūties, ka tu vari vērtīgi pavadīt laiku laukumā un vēl izbaudīt to, tikmēr vēl, varbūt var prognozēt, cik tu ilgi tu domā, tu varētu izbaudīt to vēl. Jā, man ir vēl, es nezinu, mēs izmantojam to komandā teicienu pamet sportu, pirms sports pamet tevi, un kamēr tas nenotiks, tikmēr es domāju. Te viens jautājums, vai esi mēģinājis jogu? Nē. Viss, kas saistās ar staipīšanos, tas nav priekš manis. Šī ir, man liekas, reference Patrikam Keinam, tavam mīļākajam hokejistam. Jā. Viņam bija, es tieši šodien gatavojoties to epizodē, es paskatījos Patrika Keina intervijas. Iedomājies? Un tur viņam kaut kāds humoristiski pateica, kad vai tu gatavojies, vai tu esi domājis kā treniņu jogu. Un viņš teica, ka, es nezinu, bet man liekas, mani apsmiet un izmantot kā pretinieki šito informāciju, ka es jogoju, izmantot kā vienkārši sacept man laukumā. Es viņam piekrītu pilnībā. 3 sliktākie un 3 spožākie momenti tavā karjerā. Spožākie momenti noteikti, kad visspožākais jau noteikti tas ir top 4, tā Šveices uzvara, iekļūšana pusfinālā. Tad es teiktu, kad mans pirmais, varbūt otrais pat. Otrais tituls, jā. Jo pirmajā es biju tāds jauns vēl, un es tur baigi daudz nesapratu. Loma man bija komandā, bet ne tik liela, kā tā bija pēdējos 2 titulos. Un tad es teiktu, ka tas otrais mans tituls bija diezgan spožs priekš manis. Un tad trešais noteikti ir gan jau Koves pirmā sezona. Tā bija pirmā vispār kaut kur ārzemēs tāda saprašana, ka tas mans līmenis nav tā kā tik... Kā jau pasaka, ka viņš neaprobežojās tikai pie Latvijas līgas un Latvijas izlases spēlējot pret kaut kādām tur vājākām komandām, bet arī, kad es pat Somijas līmenī varēju diezgan labi spēlēt, un jā, tas tāds spožākais. Sliktākie brīži, gan jau Latvijas čempionāts, pirmais mans 2016. gadā. Tas bija tāds. Daudz jau nesapratu tajā laikā, tas, kas tur notiek patiesībā, bet ja tā atskatās šobrīd atpakaļ pēc tā, kas ir padarīts pārējos čempionātos, tad tas bija diezgan slikts. Lai gan
nemaz tik slikti jau nespēlējām tajā. Nu, mēs individuāli paši, lai gan, nu, jā, rezultāts kāds ir, tāds ir. No hoķīta mēs tur istabiņā labi balsām. Jā. Nu, tā ārpus florbola bija baigi forši, bet florbola laukumā nebija pārāk forši. Izņemot pirmo spēli un otro varbūt. Bet, jā, kas vēl tāds slikts? Jā, es domāju, jāpiemina pagājušā gada play-offi, kurus nevarēju palīdzēt savai komandai, jo saplēsu hamstringu. Tā bija tāda pirmā nopietnā trauma manā karjerā, kad es tā kā izlaidu tik daudz spēles un tik nozīmīgas spēles. Bija diezgan grūti to izdarīt un vispār kaut ko arī pats par sevi jaunu ieguvu. Tā kā arī tas bija tāds viens. Un kas vēl tāds slikts ir noticis? Nevajag jau to slikto. Jā, bet nav arī baigi daudz, nekas tāds, manuprāt, diezgan samērā pozitīvi tā karjera gājusi. Nav tik slikti. Nav tik slikti. Ir labi. Vēl pēdējie 2 teikšu jautājumu. Vai tu zini, kas ir šis tā kā ievadot nākamo epizodi? Mums būs Normans Kromiņš un Mārtiņš Maķevits pievienosies parunāt par jaunatnes attīstību sistēmu Latvijas florbolā. Un vai tu zini, kur ir labākā jaunatnes sistēma Latvijā? Kurā klubā? FS Masters ir pat labākā sistēma. Pagājušajā gadā visas vecuma grupas, sākot no pašiem, tur, kur skaita rezultātu, līdz pat virslīgai spēlēja par medaļām. Tā kā, Bet tas tikai pagājušais gads, vairāk es nezinu. Es vienkārši biju dzirdējis šo faktu kaut kur. Bet to, kuri tiešām ir labākie, noskaidrosim nākamajā epizodē, tāpēc abonējiet, spiežat īkšķīt uz augšu. Bet tad pēdējais jautājums tev, Roland, kas ir kaut kas tāds, ko tu novēlētu jaunajam vārtu guvējam? Tādam, nezinu, tur Jānīts 10 gadi, viņš skatās podcastu, klausās tevi. Ko tu novēlētu jaunajam sportistam florbolā? Bez izbaudīt, jo to mēs visi gribam, lai izbaudīt. Nevienmēr sanāk, bet to mēs gribam visi. Bet jā, ko es novēlētu, pirmkārt gan jau darīt pareizās lietas, ko saka treneris, un strādāt treniņos kārtīgi. Tas nenozīmē, ka tu esi ieradies uz treniņu un tu jau esi izpildījis darbu, bet tev ir arī tā kā jātrenējās, jādara lietas, ko treneris ir uzdevis, un tāpat gan fiziskā sagatavotībā, gan arī metienos. Un ir arī, man šķiet, ka Celtics treneris ir teicis, ka čempioni dara vienkāršās lietas labāk nekā citi pārējie, un tas arī attiecās uz vingrinājumiem, kas ir iesildīšanās vingrinājumi, kur mēs ejam vienkārši ar 2 piespēlēm metam pa vārtiem, tā kā piedomāt pie katra tā metiena, jo, jā, tāpat līdzīgi kā par goliem, tā kā saka, kad jāpriecājas pa visiem goliem, jo tu nezini, kurš gols būs tavs pēdējais karjerā, tā kā, jā, un pēc iespējas vairāk noteikti pavadot laiku ar nūju, strādājot pie savas tehnikas, metieniem, papildus, ko var darīt, var skatīties dažādas spēles, epizodes, analizēt, es nezinu, ko 10 gadu vecumā var analizēt, bet ņemt piemēru no spēlētājiem, kas spēlē tavā pozīcijā, kas man ir arī palīdzējis, ne tikai varbūt florbolā, bet arī, piemēram, skatoties tur hokeja spēles vai tās pašas futbola spēles, tu vari arī novērot diezgan daudz līdzības tieši spēlētāju darbībās, tur skrējieni, kā viņš tur atbrīvojās no spēlētājiem, visādas viltības un tā tālāk. Tā kā, jā, smelties iedvesmu no pro sportistiem, no tiem, kuri dara to visu daudz, daudz labākā līmenī. Manuprāt, tas tāds arī manā karjerā ir palīdzējis. Un, jā, esi labs komandas biedrs vienmēr. Tas nodara visur un vienmēr noderēs. Jā, tāds. Tu jau iedevi visu grāmatu, kas jāizdara, tikai tas jāizdara un būs labs. Vienkārši, tik vienkārši. Jā, super. Patiesībā tā jau arī, kāpēc, piemēram, tas florbols man tik
tādā līmenī aizgāja, bija arī tas, kad es vienkārši pavadīju ļoti daudz laiku zālē. Es nezinu, to dara visi, jā, bet mums bija treniņi, sākās pēc skolas 2, 3, un tētis man no zāles savāca kaut kādos 8 vakarā pēc virslīgas treniņiem. Un es tur visu laiku biju, darīju, skatījos, pats mētāju pa vārtiem, driblējos. Jā, tā nav jau tāda viena atslēga beigā, ko darīt, bet es domāju, jo vairāk tu pavadīsi laiku laukumā ar nūju spēlējot, jo vairāk tev tā trenēsies tā muskuļu atmiņa, un tu varēsi izdarīt lietas instinktīvi, nevis, ka tev jādomā, ko tu darīsi tajā brīdī. Jā. Man tāds mīļš teiciens tagad pēdējā laikā palicis stay in process, paliec tā kā tajā procesā visu laiku. Jā. Un tas dažreiz saprast, ka tajā procesā jāpaliek ar jēgu vai tā kā ar purpose. Tas, ko tu mini arī, piemēram, ka trēniņos tev ir purpose, tev vajag tieši vajag tā kā koncentrēties tu katru piespēli, arī ne tikai metienu un tām lietām, ko treneris saka. Un stay in process arī nevienmēr tev vajag kaut kādu konkrētu jēgu, konkrētu tur virzienu, bet tieši, ko mēs runājām sākumā, baudīt. Florbols ir forši, un tie brīži, kad mēs esam brīvajā laikā veltam, lai pavadītu padriblētu vai mājās, vai kur ir iespējas, un tu tāpat paliec tajā procesā, vienkārši tev ir divas tās, mājiņas, kurās tu dzīvo, gan ar virzienu, ar jēgu, gan tajā brīvībā. Un tad kopā tu apvienojot kļūsti par Kimu Nilsonu un Galanti un Rolandu Koļevski. I would challenge anybody that is playing to embody the characteristics of somebody that is consistent. Control the controllables. Focus on the process. For you to be checking your stats, how you compare to the world, like you are playing the wrong games. You are playing the wrong games. This is a competition between you and you. This is your art. Go out there and allow it to be your art. Go out there and allow yourself to just compete in the present moment and see how good you can actually be. Tā kā paldies, Roland, tev par laiku. Noteikti aicināsim vēl uz epizodēm, bet cerams, ka ne šo sezonu, jo tu būsi laukumā. Jā. Un visu veselību, baudi, turpini. Jā, paldies tev. Jā, paldies, ka uzaicināji. Paldies visiem, kas skatījās, klausījās. Tā kā, jā, visiem jaunajiem, man liekas, mēs esam sasniedzami un brīvi atvērti. Tā kā, ja kādi jautājumi droši var jautāt, domāju, mēs esam plaši tā kā atrodami visos sociālos tīklos un tā tālāk. Tā kā, jā, tiekamies laukumā, cerams. Tieši tā. Komentāros droši var rakstīt. Es zinu, ka daudzi grib tur baidās, kad kāds kaut ko padomās vai ko, bet droši rakstīt. Ja negribat tieši komentāros YouTube rakstīt, ir tas Patreons ar domu patiesībā tika izveidots, lai būtu tā komūna, kur tur neredz visi cilvēki, tur ir tie 100 kaut kādi cilvēki vai 90, kas tieši ir tie entuziasti tādi paši kā jūs visi, kuri skatās, un viņi ir tie lielākie cilvēki, kas arī, kuriem interesēs, ka kādam kaut kāds viedoklis vai kas tikai, tur ir tāda čata opcija, tur var droši kurā brīdī rakstīt, es tur atbildēšu, ja man būs laiks, kāds cits atbildēs. Tā kā rakstat idejas, par ko parunāt, tematus, viedokļus savus, un jo vairāk rakstīsiet, jo vairāk mēs gribēsim veidot kaut ko priekš jums. Tā kā paldies, Roland, un